Labs vakars! Čau. Čau, čau. Nu tad, Ja jau mēs šeit esam sanākuši, Ir iemesls, kāpēc? noteikti tam visam ir ļoti labs iemesls. Un tas iemesls ir tāds, ka šodien ir sestdienā. Kas mēs tādi esam un ko mēs darām? Jā, stēdamies pie. Ok, mani sauc Inete, mani sauc Dmitrijs, un raidījums ir Kēdes. un augstspēšu kurpes. Tā ir skēde. Un es neesmu augstspēšu kurpes. Bet tā nevajag. Doma ir tāda, ka vispārējie raidījumi būs no sērijas no A līdz Z, visādas tēmas, un tāpēc tas ir augstspēšu kurpes, tā ir sula. Un ja jums Ja kāds to rodās, vēl nav saprat, jā, un ja jums rodās šaubas, kurš ir, Kēde. nē, jums rodās, Droši rakstiet, zvaniet. Centīsimies pasūtīt. Traki nav. jā, runā vīrietis. Vispār, ko es gribēju teikt, ja lasīt mākat, ja, kaut kāds šaus, kurš ir galvenais raidījuma vadītājs. Perfekti. Ok. lai neietu līku loču, Ko mēs šodien? Tā Mums bija kaut kā idejas. bija idejas. Kas, Es jā. tur kaut kur palūņos visu vakaru garumā. Bet ir tāds, ka šis ir mūsu pirmais raidījums. Don't judge. Be nice. Un tātad... Nešaujiet mums. Past, ja būs vajadzīgi. mēs paši varam mācēsim to izdarīt. Jep. Jep. Šī vakara tēma ir... Kāda ir labākā nedēļas diena? Vēlreiz. Tēma ir... Kāda ir nedēļas labākā diena? Ei. Šodien ir kas? Nav nejausmas, bet sākam ar pirmdienu. Kas ir pirmdiena? Vien nav pirmdiena, bet kas ir pirmdiena? Parasti, Latvijā ir kā bija, kad nedēļa sākās ar pirmdienu. Vismaz man bērnu dārzā mācīja, kad nedēļa sākās ar pirmdienu. Un tad es uzzināju, ka nevisu nedēļa sākās ar pirmdienu. Vai nedēļa sākās ar ēdienu, piemēram. Dažos kalendāros pat ir Briesmīgi. Jā, briesmīgi. Jau galvu. Bet pirmdiena. Sāksim ar pirmdienu. Kas? Kas ir pirmdiena? Pirmdiena ir No! Tā ir pirmdiena. Tā ir pirmdiena vēl joprojām. un kas ir pirmdiena? Jā, viens es pieredzi tā, ka pirmdiena no vienas puses viņi tāda bišķi glābēdiena, jo Tev tev savas pokas nav jāizdzīvo kaut kur māju kontekstā vai kaut kur. Tu tāpat aizbrauc uz darbu un tu kaut ko padarīji, pastrādā. Pokas ir aizgājušas un viss ir kārtībā, nedēļa. Tas labi. Ko darīt tiem, kas nedara? Tātad, Pirmdiena. arī pirmdienā. Tad tev ir kas sakāms par pirmdienu, kā tu... Pirmdienas.
Tas ir tāds pēc brīvdienu sindroms. Tev jābūt ok, bet neviens, man liekas, nav ok. Un neviens negaida pirmdienu. Neviens. Izņemot, zini, kas bija? Es uzsāku salsas, ko bija tāds... Tie bija tāds pāris mēneši, kad es gaidīju pirmdienas. Jo man patika salsa. 7 vakar. Un tad jā. Tagad tu salsu novāc. Jau. Pirmdienas nepatīk. No. Bet kā ir, teiksim, ar darbakomu? Teorētiski viņam vajadzētu to pirmdienu gaidīt kā tādu dienas pētību. Beidzot, es būšu atkal darbā, es varēšu strādāt cilvēki, vai viņi tie izvietuļiem. Zini, manos 20 pārsit visas 20 rastītes, un viena no lietām es biju darbaholiķis. Mums ir pirmais raidījums, es mēģinu tam skaņām tik galā, bet ok, man patīk. Viena no lietām bija, jā, tad, kad tu esi savos 20, un tu esi karjeras tā kā kaut kādā kalnā vai... jā, tu gaidi to pirmdienu. Lai kāds tev bija brīvdienas, tu gaidīji to pirmdienu. Pēc tam arī, ja tas viss tas, wow, tas ir kaut kas krūts. Nē. Ok, godīgi. No saviem 26 pirmdienu nekad neesmu gaidījis. Salsu. Nē, tur bija tarararā. Viņš tur bija. Salsa. Salsa. Otrdiena. Otrdiena. Par otrdienu Man ir ko teikt, bet ok. Nē, man ir ko teikt. Man ir ko teikt. Absolūti. Otrdiena, tā ir... Galvenais nepasaka to, ko es gribu teikt. Par kuru man nav ko teikt. Ok. Dienu, par ko tev nav ko teikt, es pateikšu godīgi. Darbaholiķis, tusētājs, UTTOPP, es tev pateikšu godīgi, ir diena, kad tu vienkārši sāc mēģināt savākt visas tās tiņas, ko tu esi sadarījis pirmdienā. Tu sāc apjēgt. Iespaidu. Jo tas, ko tu padarīji pirms tam, atstās uz savu atlikušo nedēļas nobeigumu vai pat iespējams pīvi. Oi, nu labi, nebrauc tik tālu kāda dzīve, bet tas ir elementāri. Tev ir svētdiena, ok, mēs pie tās nonāksim. Pirmdienā atnācu, oh my god, pirmdiena. Vēlreiz, ok, blā, 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 kaut ko mēģinu darīt, kaut ko. Es kā grāmatvedis varu pateikt, pirmdiena, tā ir reāli vienkārši atbildēt visus e-pastus, to un šito. Dari. Tu vienkārši savēl to, kas notika. Es par pirmdienu. Jā. Mēs aizgājām uz otrdienu? Tā doma bija, bet... Ok, kas ir otrdiena? Ja pirmdienā tu blā, 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 un otrdiena ir tāds, ok, man liekas, ka sākās nedēļa. Drīkst tev uzdot vienu jautājumu? Nē, pagaidi, vēl nav jautājumu. Personiski. Jēl. Tā. Fair enough. Vai grāmatveža pirmdiena atšķirās? No normāla cilvēka. Jā. Atšķirās tad kā? Jā. Kas ir normāls cilvēks? Tas, kas nav grāmatvedis. Ok, tagad būtu miljons komentāru, ja šitas būtu laivā. Jo ir dažādi amati, dažādas lietas, bet praktiski pirmdiena ir tas, ko piekdienas vakarā, sestdienā un svētdienā tev joprojām kaut ko raksta. Atkarīgs no biznesa.
Anyway, otrdienai priekš tām, lai, ja nu tu kaut ko sačakrēji, pirms izlīdzināt. Braucam tālāk? Trešdienā. Ok. Mazā piekdiena. Yes. Otrdien mēs esam šeit. Pirmdien mēs esam šeit. Mēs esam šeit. Trešdien mēs esam... Mazā piekdiena. Trešdiena. Mazā piekdiena. Ko teikt? Man ir. Tev? Tāds. Tagad ir tāds, zini, 40 un 20 ar kapekām. Kuru viedokli? Kam? 20 Tās kapeikas. Ok. Tātad 20 kapekām trešdiena ir mazā piekdiena. Tu vienkārši ej un tusē. Tas ir tā. Pirmdiena, otrdiena es dzīvoju, vēl nav piekdiena, bet trakums jau ir galvā. Manīgi to, ka man tas ir darba ražīgu. Es pirmdienas nestrādāju. Tagad. Otrdien es sāku kaut ko darīt, trešdienās es daru. Dienās es daru tālāk procentuāli. Trešdienās kopā. Ok. Es saku, ka trešdienas ir mazās piekdienas, jo tāds tu esi izdzīvojis. Un, jā, bija tāds mazā trešdiena klubi. Klubi, trešdienā. Jā? Ja tu atvainoji. Kad mēs Mēs strādājam. strādājam. Bet tur ir tā lieta. Mums tagad ir 40 un Mums jāpēc. 40 plus un tu uzliec kaut kādu skaņu. 40 plus. Nē. Jā, tad, kad bija 20, mēs tikai mācāmies. Tā, kad bija 20, tad trešdiena bija tāda, kas tagad ir trešdiena? Limi. Trupiem vārdiem alone. Lietas mani mierā. Anyway, trešdiena ir nedēļas, pirmdiena, otrdiena ir pagājusi, man vēl bišķi ir jāizcieš. Saki, mēs bijām jauni. Trešdiena bija tā diena, kad bla bla. Tagad. Bieži vien. Tā, kad svētdiena. Ejam tusēt, mēs tusēt. Tad, kad bija piekdiena, svētdienā mēs ejam tusēt, un tad ir piekdiena. Ok, viņš ir vecāks par mani, by the way. Šausmīgi. Vecāks! Bet es netusēju svētdienās. Ceturtdiena. Kas ir ceturtdiena? Ceturtdiena. Ceturtdienu varētu vispār. Manuprāt, tur nav nekā īpaša. Ceturtdiena, manuprāt, ir vislabākā diena. Tā nav pirmdiena, tā nav otrdiena, tā nav trešdiena. Tā ir tāds, ok, es kaut ko izdarīšu, jo rītā jau ir piekdiena. Beidzot. Es saņemšos. Jā. Es beidzot, jā, es Saņemšu. kļūdas. Es Es viņas izanalizēju, es gribu tagad izlabot visu to, ko es neizsāku. Pirmdiena, otrdiena, trešdiena. Pirmdien zināt, Pieta. Nezinām. Arī nezinām, tikko ne tieši zombe, bla. tad mēs nākam pie tās ceturtdienas. Ja vēl nav piekdiena.
gan. Nu, ok, gan Es esmu ceturtdienā, jau to piekdienu. Tu esi ceturtdienā, tu jau to piekdienu, tu viņu būtiski, tu viņu ne tikai vairs redzi un nojauc, ka viņa tu ir, tu viņu būtiski jau pat vari atšaut, kā man ir. Ja tu man kādreiz pajautātu, kur ir mana produktīvākā diena, es pateiktu ceturtdienu. Jā, pirmdien es nolaidu normāli cilvēka vilni, atbildēju uz visiem ēpastiem. Otrdien es apmierināju visu priekšnieku vajadzību. Trešdien savācu. Trešdien savācu visu pārējo, kas ir vajadzīgs, un ceturtdien īstenībā priekš visiem citiem. Airas darbā ražīgumu, produktivitāti. Liekas, man ir Paliek pārējās nedēļas dienas. Kā es tev teicu, pirmdien tas ir atbildēt, Repastiem. jā, otrdien Ir atbildēt uz pusa vajadzībām, trešdien tu saproti, WhatsAppam mēs. jā, un, daram darbu. Ok, piekdiena? Jā. Bet tu vēl nedrīkst atzīties, kuru tu uzskati pa labāko dienu. Nē, vēl neatzīties. Tātad, Okay. piekdiena. Kas ir piekdiena? Lai svētīts tas Dievs, kas tu Tā. debesīs, Kura poga man ir jāspiež, lai būtu smiekli? kā ticis, nav svarīgi. Lai viņš tiek svētīts par to, ka mums ir piekdiena. Ok. Piekdiena, tā diena, vēl strādā, Tu zini, ka būs piekdienas vakars. tas piekdienas vakar, svarīgāks par pašu piekdienu. Kā piekdienas vakars. Kā piekdienas vakars, jā. Jo ir, Neteiksim, ka brīvība, bet tāda bišķiņ brīvības garša, negribu teikt piegarša, bet garša parādās kaut kur fonā. Un tad, kad beidzās tas darba laiks, tad jā. Tev ir jābūt, jej, Sūdi. poga, jej. Whatever, both work. Abas darbojās. Ok. Tā, es te klānos, tāpēc, ka... Kas runā par sevi? Es te klānos, tāpēc, ka mums ir arī TikToka lives. Ja nu gadījumā kāds grib kaut ko... Teiciens TikTokam, laivariem, Nē, tev jāsaka tu. amatur jāsaka. Čau, TikTokā. Tātad piekdiena. Tu savu prātu pateici. Tagad ir mans. Man jārunā kā... O jā, un šitas ir viens no Tev rāja... jārunā kā pieauguši. Par ko runā? Kur tādu var atrast? Vai šitam ir? Exactly. Jā. Piekdiena ir dažāda.
savos 20, savos 40 kaut. Manos 20 kaut ko literally pabeidz darbu, maucam. Tas ir slēpot, vai tas ir kartingi, vai tas ir bowlings. Zini tos aparātus, uz kuriem tu tev skan mūzika un dejo? Es tev aizdīšu, mums tagad ir vienā vietā. Baltie krekli? Nē, tur ir tāda aparāti, mūzika, un tad tu minies uz... Es viņu aizdīšu, es kaut ko nofilmēšu un noteikti kaut kad ielikšu. Es parasti minu. Ja mūzika neskan, es iedomājos, ka mūzika skan, un turpina mīties. Ir tas. Viņš visu laiku kaut ko iedomājās. Kur bija haha? Man arī vajag pulti! Man arī vajag pulti! Nē, ir ok. Tev, draugs. Anyway, piekdiena. Ir, tā, kad tu esi savos 20, tas ir tāds, yay, weekends. Tā, kad tu esi savos ģimeni un bērnu, priekš vīriešiem. Priekš sievietēm tāds, bloody hell! Un tagad ir jāsāist mazgāt drēbes. Zini, kā sievietēm ir īstenībā jebkura diena nedēļā. Lai kāda diena nedēļā tev ir brīva no darba, tāds, var darīt, ko es gribu. Tagad, ļauj man pabeigt. Nav svarīgi, pirmdiena, otrdiena, trešdiena, tāds, ir mana brīvdiena, es varu darīt, ko es gribu. Es varu mazgāt traukus, kad es gribu, es varu saucīt putekļus, kad es grīdu, kad es gribu. Visām tām sievietēm! Jā, visām sievietēm. Vai? Bet! Nē, nav nekas bet. Bet. Tagad uzliec kaut kādu skaļu. Tagad te šī... Tur redzēt. Bet? Vai tu kādreiz esi iedomājusies, ka piekdiena ir? Visas pārējās dienas ir tādas, arī darīt. Jā, es kā sieviete varu Vai vienmēr mazgāt, tīrīt. Nē, mēs aizbraucam auzās. Ejam atpakaļ. Tātad mēs nonācām pie piekdienas. Piekdiena ir tā kā, jei! Dieva dota svētība. Yes! Tā kā, nav svarīgi dieva. Jautājums ir tikai par to, Tas ir Dievs ar ragiem, vai, tevis tai dienai, bet tā kā Anyway. šeit teoloģiju neaiztiek. Nope. Mūsu noteikums ir, mēs neaiztiekam reliģiju, mēs neaiztiekam politiku. Nope. Pat nedomājiet, pat ne. Ko tu pēc teikt, ka ne? Sāks prasīt. Bet vispār ir... Prasiet. Jūs pasūtīt. Nevar. Okay. Vispār nevar. Anyway, doma ir tāda. Kad... Kaut ko uzlāda. Ok. Doma ir tāda. Par dzīvi, par nopietnām domām, tēmām, par nopietnām tēmām no A līdz Z un cik iespējams pēc joka. Dažreiz būs tēmas, kas necīgas un bet mēs mēģināsim cik vien par... Anyway, mēs palikām pie Mēs piekdienas. izliksimies, ka mēs neesam jocīgi. Mēs neesam profesionāli. Mēs neesam profesionāli grādi, mums nav nekādi certifikāti. Nav absolūti kāds certifikāts. Vienīgais certifikāts, kas man ir, tas ir tas, ko es 90 gadu sāku
šitajā te pārējā pie autobusu. Tas Nav beidzies. jā, tam Joprojām. viņu var pat nodot, man liekas, Ok. Un redzi, paudzē. tu nopērc pohuistas ar nodot mantojumā. Es pabeidzu augstskolu. Nevar nevienam. Ok, mēs palikām pie piekdienas. Nē, mēs pabeidzām piekdienu. Jā, mēs iesprūdām pie piekdienas. Sestdiena. Kas ir sestdiena? Atkarīgs kā. Jautājums, vai tev tā sestdiena? Bet tas ir atkarīgs no tā, kā piekdiena. Ja tu pavadīji Trāki, nesaki labi, saki ar visu trāki. sirdi un dvēseli, tā sestdiena, vai nu viņam tāda ļoti siņa, atver acis, labi jābas. Varbūt tikai viena atver. Tu pa sevi stāstīji, ja? Nē, tikai par Jā, viss ir par un ap mums. Cilvēkiem neko nezinu. Viss ir par un ap mūsu viedoklis. Ja kāds saskatas stāstu vai tam neticiet, tam tā ir vienkārši. Nevajag Atkārtot mājās. atkārtot mājās, jo ar profesionāli. So basically. Ok. Tev ir vēl kaut kas? Jā. Nav. Es pateiktu, ka nav. Izdara vēlreiz. Nē. Oh. No! Ok. Kas ir sestdiena? Kā tu teici? Sestdiena ir ļoti atkarīga no tā, ko tu esi darījis. Ja tu piekdien neesi tusējis, otrā labākā diena tusēt ir sestdiena. Kaut gan es pateikšu, man nepatīk. Man labāk patīk. Man tagad kā jārunā, kā 20-gadīgai vai kā 40-gadīgai? Tu man paprasti, jo man ļoti mainās. 23. Ok, 23, 26. Labāk tusēti piekdienā, jo tad var pavilkt līdz sestdienai. Ja man ir 40, man jau Tā tad man ir 20. vīrieši nekad nenoveco, sievietes ir tā kā vīns, jo vecāks, jo labāk. Viņi kaut kā tagad jau. Dara arī tā, ok. Kas ir sestdienas? No piekdienas pavadīšanas. No konteksta. Lai es tagad. Man ir vispār grūti atcerēties, kāda pēdējā laikā tāda izteikta seja. Vai nu viņas tiešām, vai nu Man nav pogu. Kaut ko piespiest. man arī. Vai nu viss vienkārši nav, vai nu viņi. Viņi nesaprotama un nesaprot, vai tā ir sestdiena vai tas kaut kā. Jebkurā gadījumā sestdiena ir tā diena, kad tev vēl priekšā ir svētdiena. Respektīvi, tu vari sestdienā vēl pateikt sadarīt kaut kādu sūdz, kur nepaspēji sadarīt piekdienā. Un tad tev vēl būs svētdiena kā tāda buferzona, kur bišķiņ atklāt un nomierināties un
projām. Bet, ko es gribēju? ko es gribēju teikt? Sestdiena, Sestdiena, manuprāt, ir otra labākā diena pēc piekdienas. Ja top Da, pa, 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 diena, pa, 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 pa. Keep tad going. sestdiena ir kā piekdienas tāda mazā māsa. Ok. Ja nepaspēj savārīt sūdus, savāri sūdus sestdienā. Ja, Fair enough. Ok. Svētdien. Oh. Nav var izskapti. Nē, atkarīgs, kā tu esi pavadījis brīvdienas, vai ne? pēdiena var izskatīt. Pēdiena ir tā, ka tu paver aizkariņu, izskaptu. Viņa vēl ir, vēl ir kaut kāds gabaliņš. Drošā attālumā. Viņai ko iet. Tev ir laiks vai nu sagatavoties, vai nu vienkārši aizvērti aizkaru. Aiziet gulēt. Jā, vai gulēt vai. Jā, un tur tā nāva ar izskapti, kas ir pirmdiena. Visam noteikti. Jau tur ir redzama, bet mēs aizveram. Tā. Ne. Ok. Jā. Man pateic savus domas par svētdienu. Nē. Mēs sēžam un gaidam, ka Visu raidījumu bolēs pateikt, ko es domāju visa par svētdienu. raidījuma būtība grozās ap un Par mani. par tavām domām. Pasaules naba. Svētdienu. Izspied pogu. Pasaules naba. Okay. Tas man klasiņš ar... Ok, jā, es tev sapratu. Mēs cenšamies. Man liekas, ka mums labi sanāk. Nu, boss. Cula. Boss. Svētdiena. Man ir boss. Parādi. De boss. Parādi. De boss. Jā. Un tur ir sula. Tikai sula, nekas cits. Galvenais Tie, kas zin, Sula. tie, zina. latviešu nezinu, zina. nezinu. Jā, ok. Tātad. Svētdiena. Manos 20, tas bija laiks Atāk, ka tavos 20. Protams, ka bija. Svētdiena bija, lai attietu. Nemaz neprasa, no kā es tev to uzreiz paskaidrošu. Pirms tu pajautās. Es esmu traka beiba. Tas bija... Ne tas, ko tu padomāji? Piespied kaut kāds pogas. Jā, pusēt sestdienas bija depends, atkarīgs kas un ko. Svētdiena viena bija no tādām dienām, ka tā bija diena man. Tas ir man. Vai nu tu ej sestdienā trakidējot, palti krekli, nav reklāmas, nav apmaksāts reklāmas. Jej! Nē, tur bija meitene zeltene, klausies kā puks tavā zīts, tigidī, tigidā. Anyway, ja tur sāp viss maliņas. Otrs variants slēpot, un tā, ka tu nemāki slēpot un vienkārši brauc no kalnu lejā, tev nākamajā dienā tik un tā sāp muskuļot visu laiku. Piedod, kad es pārtraucu. Nē, nepiedošu. Piespied pogu, nepiedošu. Atceries pie tā. Nepiedošu. Es to pogu. Atceries, pie kā tu paliki? Es par dejošanu pastāstīšu. Jau aizmirsu.
tāds, Ok. bija Rīgā viens klubs. Tā, 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 tā. Man nav pulces izdaudz skaņas. Bet, Adam, mēs esam Mēs esam klubā ar draugiem. Sēžam, Sēžam, dusējam, dusējiņam, saprotu, čilojam. Ir dance floor. Un ir viens vienīgs čuvaks, kur dejo. un viņš Un viņš vienkārši vot vot šitā teikt 4 stundas paliek. Klubs. Tā. Piespēt pogu. Kas to būtu domājis? Un ko tu ar to gribēji pateikt? Ko vienkārši man... Tā kā tu salietojies, tu daudz Mani flashbacki no pagātnes. Fair enough. Man viņi būs diez. Būs mēs runāsim, vienalga, pa ko mēs runāsim, man būs tāda... Tu gribi pieliekties, jā? Es jūs pametīju. Nav tā, ka es... Bet... Es jums parādīšu vienu, kai paņēmu. Nē, uzliec kaut kādu skaņu. Vai iedomā pulti? Tā. Tāpēc to... Ok. Tātad mani kāds joprojām grib dzirdēt? Ko es Jā! Ok. Es uzliktu smieklus tagad. Priekš kam? Tev ir tik kolosāli smiekli. Tāpēc, kad es gribu uzlikt smieklus. Tagad? Ok. Pie kā mēs palikām? Pēdienas. Pie dejošanas. Tātad svētdiena ir attiekšanās diena, bet nevis tā, ka tu tur esi tāds un tāds un tāds. Atjēgšana. Es nezinu, ko es teicu, bet es tev piekritīšu. Lai izpatiktu vīrietim, šādi jāpiekrīt. Nu, jautājums ir, kur tu atjēdzies? Ja tu atjēdzies savā gultā. Tāds cita raidījuma tēma. Ja tu atjēdzies... Nope. Paliekam pie svētdienas un attiekšanās. Vēlreiz. Paldies. Tu esi super. Oi, paldies. Man jāsaka kompliments atpakaļ? Jā, viņš arī super. Dažreiz. Ok. Ok, pie kā Tātad, svētdiena. Jā, 20 gados, tas piekdienā varu tusēt, sestdienā vai sestdienā tusēt. Svētdienas vienmēr bija priekš manām aktivitātēm, un es biju diezgan traka bēbe. Tas bija vai nu braukt ar kartingiem, vai nu... Ragaviņām. Kuri pī? Vai nu braukt? Aizveriet. Jā, mums vajag pogu šurup. Mēs izdomāsim. Tāda poga. Okay. Jā. Pēc tam būs. Viņi... Pagaidām ir tikai blociņš. Viņa sen tā... Bet pagaidām ir tikai blociņš. Tā poga jau ir... Viņš man viņu nerāda. Parādu? Jā. Oi, nē. Nē, ētra. Pogu. Nē, viss. Zini to Par dziesmu? svētdienu. Par meiteni. Meiteni, zelteni, klāsi. Nē. Ja kas zinties. Tāpat I'm the boss. Anyways, kā mēs palikam?
Pie svētdienas. Svētdiena. Ka man Lai tiek svētdiena ar to svēto svētību. Jā, Tas ļauj man pabeigt. Tātad, Visi manos esi 20 svētdiena, atkopšanās diena, bet nevis pohu diena. Ok, gadījās. Tu uzliec kaut kā ta-ta-ta-ta. Manam sirds mierā. Ok. Tātad, tā. Ok, fair enough. Tātad, bet visā visumā es biju traka beiba. Slēpot kartiņu. Trakāk. I know. Savādāk, es tev nesēdās. Tātad, vēlreiz. Kartingi, dejošana, sestdienā klubā no visas maliņas sāp. Slēpošana, kokos kāpšana, ar moci braukšana. Visas maliņas. Viss? Nē, paga. Man tagad bija tā. Anyway, mēs iestrēgām pie sestdienas. Mēs diezgan iestrēgām pie sestdienas. Braucam tālāk. Tātad. Nē, tas ir pilnīgi absolūti normāli, ka mēs ko tā Svētdienas, svētdienas. Kur ir poga? Kur ir poga? Pagaist, pogas. Vidāk. Viņi neredz, ko es slaidu. Ok. Domā, ka viņi neredz arī slaidu. Cicā. Neko viņš nespaida. Mult. Ok. Anyway. Tā gan. Svētdiena 20 gados un svētdiena 53 gados. Oh, es tikko pateicu, cik man ir gadi. Tu piespied atkal. Kāpēc? Anyway. Ok. Anyway, tagad svētdienas ir 2 variantu dienas. Kas ir pohu dienas bez pohu. Kas ir pohu dienas? Tā kā tev ir pohas, tu neko nedari, neko. Varbūt tādas. Drīkst pabeigt? Pohu dienas. Jā. Ok. Vīrietis, sieviete, tāpēc foršits raidījums, ja? Katram ir savs. Ir svētdiena šātad var būt pohu dienas bez poha. Vienkārši paliec pidžamā, brokastis gultā, un neviens tevi neaiztiek, un tu vienkārši godīgi sev pasaki, es neko nedarīšu. Gaid pogu. Tev to pohu. Yay! Ok. Pie tā mēs arī Otrs variants pēc 40 sievietei ir, tā kā man patīk tusēt katras nedēļas dienas, sataisīsim tik daudz, izdarīsim visu, kas ir jāizdara, un varētu. jā, tā doma ir tajā, nevis lai tu varētu ēst, bet lai tu varētu ēst. Jo pēc... Tev būtu ko. Un tev būtu ko ēst, tā kā... Nebūtu. Bet tā doma ir tāda, Tā, ka kāds nav un pīskatījis. mēs aiztiekam tik daudz mūsu raidījuma tēmas, jo pieņemsim, būt attiecībās, ka tev tur jābūt mājās vai nav jābūt mājās, tev nav jābūt vientuļam, lai tu tur trešdienā, ceturtdienā nesi tik dārgs. Tātad, manos 40 ar kapējkām, tev izmuldējos kapējks. Es izmuldējos, bet tā būtība ir... 23. Tagad smieklis uzliec. Kur ir smieklis? Viņš, Nav smieklīgi. viņam tāds vecums, ka viņš pat pogas jauc.
Es jaucu ne tikai ko. Man liekas, ka būs pirmais un pēdējais. Jaucu arī labi, kreisi, dens. Jā, pareizi. Mēs palikām pie mana viedokļa. Nevar būt. Viedokļi. Jūs varbūt nedēļu cietāties. līdz trešdienai, svētdienai. Mēs gaidījām, kad mēs beidzot uzzināsim tavu viedokli. Jo Tātad, mums viņš ir svarīgs. Palieciet lūdzu uz klausules, jo mums tas ir ļoti svarīgs. Bet visi operatori šobrīd ir aizņemti. izrādās neko ne... Tātad, iespējams. Ok. Ok. Anyway, tātad, divi varianti. Ušas. Ja kāds zina kaut kādu labu veidu, kā atšas par to diklafosu, man šo cenšās uzpūst. Koši, mēs gribam zināt, ja kaut kas neparasts, Nepieņemams. Mums 21 plus. Es zinu, kas varētu būt tavs diklafos. Čauk. Pazust. Tā, pie manas Es jau svētdienas. sāku pazust. Nu, nāc. Esam atpakaļ. Viss ir kārtībā, mēs esam dzīvi, viss notiek. palikām. Pie svētdienas. Ak, tas Es neļauju pabeigt sieviešu domas. ak, tie vīri. Kaut kādus. Dar. Super. Tātad, divas svētdienas ātri. Divas svētdienas 20 gados, tas bija atkopšanās pēc visām actual aktivitātēm, bez smaida, bez pārmetumiem. 40 gados, jā, tās ir divu veidu svētdienas. Viens ir taisam ēst visai nedēļai, lai var satikties ar draugiem, paziņām un ūtē. Un otrs ir pohu dienas bez pohām, tā kā pohu nav, bet tu vienkārši reāli no rīta līdz vakaram pavadi dienu. Es zinu, ko es darīšu rītā. Ko es darīšu svētdienas. Jā. Tātad. Jā. Visas dienas ir. Un teica Dievs, Dievs, jums būs dzert. mums dzert. Tās dienās. Pirmdienās. Ne, visās dienās, kas sākās ar... Sākās ar... Pirmdienās. Un visās pārējās dienās. I'm the boss. Ok. Man liekas, ka mums kaut kur fona mūzika pazuda. Ok. Fine. Man kā sievietei galvenais kaut ko uztraukt. Ok. Tad nu tā. Par visām tām Tikā mēs jautājumiem. Jā, viss viss. jautājumi. Pēdienu Jautājumiem viens noberzām. otram. Nē, es tas jautājumus Aiziet. nolasīšu. Centīšos atbildēt godīgi.
Pēc labākās Kur ir smiekli? sirdsapziņas. Kur ir smiekli? Ok. Tātad. Jautājums. Jautā. Bet vienīgais Jautājums man. Es jautāšu Vai tas tev. būs jautājums man, vai tas būs jautājums tai vīri? Nē, jautājums tikai tev. Man. Ļoti Kā mēs sarunājam raidījums Personisks. par intimitāti mēs parunāsim. Bet visi mūsu raidījumi būs par to, ka es esmu sieviete. Ir vīrietis. Un es neesmu. Un mūsu atbild, mēs neesam profesionāļi, bet viņš nopirka kaut kādu diplomu. Es dabūju augstskolā, bet viņš nopirka. But anyway, let's not brag. Let's not brag. Par jautājumu. Jautājums. Spēle. Spēle. Man patīk Ok. spēles. Vienīgais noteikums. Lomu spēles, galda spēles. Ok. Spēles. Lai kāda tā spēle būtu. Kvadrāti rulē. Vienīgais noteikums, kad tava atbilde drīkst būt dienas nosaukums. Pirmdiena, otrdiena, trešdiena, ceturtdiena, piekdiena, sestdiena, svētdiena. Ok, man liekas, tas ir. Gatā. Tas Tāda. nav man raksturīgi. Man vajag arī skaņu pulti. Man vajag skaņu pulti. Balsoju arī vajag skaņu pulti. Nē, pozitīvi kaut ko. Tāpēc man vajag skaņu pulti. Ok, pirmais jautājums. Tieši. Skaņu kaut kādu. Un tagad vajadzētu skaņu. Ok. Tātad, kurā dienā tu visvairāk ēd? Tajā dienā, kad es esmu nozagts. Tātad ar tā piespied kaut kādu pogu. Ok. Kurā dienā tu esi visproduktīvākais? Trešdiena. Kurā dienā lielākā iespēja, ka tu kavēsi darbu? Tā varētu. Ok, tā ir pirmdiena. Cita poga! Tā! Exactly. Ok. Tātad, kurā, ka tu ne ar vienu negribi runāt? Pirmdiena. Pirmdiena, es pat ne ar sevi, pat ne ar savu kaķi, pat tava kaķa. Viņa kaķis ļoti dusmīgs. Es tagad pacelt viņu parādīt, bet viņa ļoti dusmīga. Sievieterapeitiem. Jā, sievieterapeitiem. Anyway, pirmdienas. Ok. Kurā dienā vislielākā, ka tu piekrist iet uz randiņu? Pirmdiena, otrdiena, trešdiena, mal. Pirmais, kas iekrīt. Man ir vēl viens jautājums. Es domāju, ka tā ir trešdiena. Ok. Tā ir trešdiena. Ok. Kurā dienā tu visvairāk dzeru ko? Kaut ko vairāk, kas ir kefīrs. Tā ir pirmdiena. Tā ir piekdiena! Ei! Ar ko? Ok. Pagad, tie bija 6 jautājumi. Tā, es gribēju 7.
Man jautājumu. Vienu. Paga. Tā nedrīkst darīt, bet... Pārmet. Kā tu met? Nē. Ģeopolitikā. Braucam tālāk. Nē, tas... Ok. Viens jautājums, ko tu drīkst man uzdot. Man vajag 7. jautājumu uzdot man. Man ir 100 jautājumi, bet es viņus tev arī noteikti uzdošu. Ne šovakar. Bet ne. Nākamreiz. Daudz jau. Rakstura. Tāpēc. Es tev uzdošu šobrīd tikai vienu jautājumu. Bet viņš ļoti svarīgi. Tad ir tā. Jā, nē. Kura tev Statistiski tavas dzīves laikā ir visvairāk palikusi. Ja vot ņem tādu retrospektīvi. Es to jautājumu nezināju, viņš man tagad... Kas man ir palikusi atmiņā? Oh no, that's a bullshit question. Labāk pajaut... Zini, krājās kaut kādas tā. Tev, Mēs jau... Tikai izrunājām, bet... Mēs izrunājam visas dienas. Labāk man pajautā, kurā dienā labāk ir iet uz randiņiem, zinu, uz ko atbildēt. Nā. Ok. Kura diena tā būtu? Par tiem randiņiem. Mēs par randiņiem. Jā. Jā, par randiņiem. Kurā dienā iet uz randiņiem? Jā, tas iet. Ok. Tagad tev kaut kāda skaņa būs jātais, jo es tagad uz randiņiem neeju. Ne, tagad bija... Ego. Bet tā, ka es gāju savos 20 ar kaut ko... Ego, it works. Strādā. Tātad. 20 gāju uz daudz randiņiem, mans mīļākais portāls, by the way, bija Oho. Tā ir vēl viena te, Skaņu. vajadzētu parunāt. Oho. Tātad. Oho ir šitas. Vai šitas? Wow! Oho. Tātad, kad es savos 20 kapekām gāju, tur bija vēl viena lieta. Es sāku iet uz randiņiem, bet Tamma man pajautāja baigi labo jautājumu. Tu ej uz randiņiem satikt vīru, gaidāt bildi, kāds bungas uzliec. Kaut kādi, obviously you do. Tu ej kaut ko satikt. Tas nav, tev ir izvēle, bet tas tavs domu gāja. Nē, tavu doma ir, es eju kādu satikt. Un mana mamma pateica vienu lietu. 20 kaut kādos gados, ja tu iesiem kādu satikt, tu nevienu nekad nesatiksi. Un tad es sāku iet uz randiņiem daudz, un mums būs raidījums par randiņiem. Un viena no lietām... Vai tas būs nākamais raidījums? Es domāju, ka mēs nākam par randiņu būšanu, kāpēc, kur, kad un ap. Es izmainīšu tēmu. Ok. Un mana mamma pateica, kamēr tu ej uz randiņiem, tu savu īpašo, tu viņu nekad nesatiksi. Un tas man kaut kur ieklikšķējās, un viena lieta, ko es sapratu, tagad mēs ejam par randiņiem un nedēļas dienām. Pirmdienās tu ej uz randiņiem, kas ir pienākumi vai apsolījumi. Nu, ķipa,
es esmu jau apsolīju, iet ar tevi negribu, Pirmdiena. bet es ar tevi aiziešu. Es tevi jau vienīstu. Nē. To pateikt acīs. Nē, un Eju ar tevi uz randiņu. šitās ir cita raidījuma Bet tēmas. ar visu savu attieksmi. Zini, kādu es skaņu tev vēl mums vajag? mīlu. Mums vajag skaņu. Nē, mums vajag bum, bum, bum. Tāpēc. Un tagad. Paldies. Tātad, pirmdienās tu ej uz randiņu ar to, kur tu esi ķipā ienākuma pēc vai solim, jo tad ir tāds aizej, padzer kafiju un tāds, nu jā, pirmdien es esmu nogurus. Otrdienā tu ej uz randiņu ar kādu, ar ko tu tiešām gribi satikties. Tu vari parunāt par to, kāds bijis brīvdienas, ir kādi tev plāni nedēļai, bla bla. Trešdiena ir mazā piekdiena, tas tāds, kā tev trāpās. Kāds ir mazā piekdiena? Otrdiena. Nē, drīzāk ar ko es... Exactly. Es piekrītu vīrietim, uzreiz ir aplausi. Trešdiena ir mazā piekdiena, bet joprojām sakarīga diena iet uz randiņiem, jo tas ir nedēļas vidus un visās lietas notiek. Tātad pirmdiena, otrdiena, trešdiena, ceturtdiena ir ok iet uz, jo tās ir normālās dienas. Piekdienas, sestdienas ir vairāk dienas, kas ir izklaižu dienas, un ļoti daudz, un tā kā, ok, nedēļa bija tāda. Tad viņi iet piekdienās, sestdienās uz randiņiem, tie ir tādi izklaids randiņi, tev nav nekas jāmeklē. Un priekš mums ir labākās dienas, nē, kaut gan tas ir bullshit. Sievietes arī dzēr. Nē. Uzspied kaut kādu wow! Kad ir jāatpūšās, ejot uz randiņiem? Wow! Tā ir, kāpēc ir jāiet uz randiņiem? Ak, Dievs, mēs aizskārām tik daudz miljonus nākotnes raidījumus. Anyway, Kādā gadījumā? Es drīkstu pabeigt. Kaņu. Anyway, svētdienas ir labākās dienas iet uz randiņu, lai saprastu šā alkohola, ne tikai vīrieši, arī bullshits, ja? Lai saprastu otra cilvēka alkohola ieņemšanas, jā, daudz kaut ko, jo ja viņš zina, ka viņam svētdien jāiet uz randiņu, bet viņš joprojām svētdien ir perigars, nav svarīgi sieviete, vīrieti. Iepriekšēji. Šitās. Tie, kas piekrīt, ka man vajag pogu, balsojiet. Tie, kas piekrīt, ka man vajag vienkārši balsot. Labi, ka es tevi mīlu. Tev bija jāsaka, es tev arī, bet ok. Skaņas efekts. Hei! Mums bija prieks. Mums bija jautri. Ļoti liela. Bija prieks tevi satikt. Man arī. Tā vietā nevaru solīt. Mēs tikai meklējamies. Nu, uzspied kaut kādu pogu.
Okay, fair enough. Ja ir ieteikumi, doma ir tāda. Sūtiet uz. E-pastiņu. Nē, pieciet Nesūtiet. YouTube Iebāziet apakšā. viņus sev e-pastā. Vienmēr sakot, mēs tikai mēģinām, ko mēs gribam izdarīt. Ir 2 cilvēki pēc 40, ir vismaz aprunāšanas 20. par... Ok. Doma ir kāda. Tātad, doma ir turpināt šo raidījumu. Mēs neesam profesionāli nopirka savu certifikātu vai kaut ko. Es nopirku certifikātu gājēju pārējā. Plus 30. Plus 30. Es arī tur nopirku. Okay. Anyway, doma ir tāda, ka visu, ko mēs gribam, lai kādam ir jautri. Un Ja kāds vienmēr grib- būs jautri. ja kāds grib- kādam nav jautri, tās nav mūsu problēma. iebiedroties. Ja kāds grib iebiedroties, laipni lūgti, ja jums ir idejas par domām, bet par tēmām, ko aizkārt, ko pārunāt, ja jums ir jautājumi, jā. Zvaniet, Ine. Nē, zem video palieciet komentāri. Jā. Vēlams latviešu valodu. Ja būs O, nē, citā viņš valodā- runā krieviski. O, un es ar angļu valodu arī. O, whatever. Vācu valodā. Man māca. Lapenheifen. O, nē, vācu valodā. Vater, kommst du mir Resultaten Mutter? Neprasīšu, ko tas nozīmē, bet mana māsa runā vācu valodā. Ja kāds uzrakstīs vācu valodā, es iztulkošu. Anyway, man bija liels prieks šajā... Kas šodien pa dienu? Sestdiena. Trešdien. Mums ir otrā labākā diena šajā nedēļā. Sestdiena. Lielas paldies! Un vēl viens jautājums. Šāda veida raidījums ar visādām tēmām, joties, aiztiekot 80. gadus, 90. un... 80. Ok, aiztiekot 90. Tā gadus. izzaimošana, tā lieta. Lai ko tu arī aiztiek. Arī aiztikt jebko. Ok, Par to uzspied mēs kaut vēl kādas bungas. Tātad, mūsu jautājums ir tajā būt. 80. rullē! Jautājums ir tāds, vai šāda veida jautras parunāšanas būtu vajadzīgas piekdienas vakarā vai sestdienas? Jo mēs joprojām nevaram Vai svētdienas? vienot. Kādas svētdienas? Svētdienās visi atkopjās. Kurš klausīsies kaut kādu šitādu? Tieši svētdien, kāpēc visi taidas raidījumi ir? Tad, kad tu nedzer sulu un kafiju, Latvijas televīzija. Vai tev Latvijas televīzija nav? iedomājies tagad sēdēt mašīnā ar baigo foršo beibu, uzslēgt kaut kādu Latvijas televīzija. YouTube šito te un tagad mūsu. Un abiem smieklīgi. Nav. Pēdienā pēc tam, kad aizsūtīju viņu mājās. Ok, anyway, jautājums ir tāds. Sestdienas vai svētdienas, ejot laivā, vai kad Un postot. labākais laiks. Kad jums Labākā diena, labāk tiem, kam ir vēlme. Nu, kaut kādas bungas uzliec. Vīrieši. Vai bungas?
Gribēju mikrofonu. Ok. Ot tagad es Man atļauj tikko tik dot. kaut vai. Man tikko tika dot atļauj. Anyway, bija prieks būt te. Mums bija prieks, jums bija prieks, mums visiem bija prieks. Un uz